Nu tā, dargie draugi, klāt ir rudens, dziļš rudens. Tūlīt būs novembris un gribās kaut ko siltu un garšīgu. Vienvārdu sakot, atradu tādu recepti, kā sagatavot ribiņus. Man mājā bija tādas ribiņas plānas diezgan, bet var arī ar visu cauraudzīti, nu, tā kā cūciņai ir vai lielopam. Sagriežam pietiekoši lielos gabalos, jo mēs sutināsim kādas pāris stundas un sutināsim alu. Nopirku Bauskas tumšu alu, jo vajag tumšu alu, un tā kā vajag arī nefiltrētu, labāk tumšu nefiltrētu alu, bet tādas neatradu, nopirku vēl Madonas alu. Man par pārsteigumu alus ir kļuvis milzīgi dārgs. Pēdējo reizi es alu pirku, nezinu cik gadus atpakaļ. Bija tādas Eldar alu varēja nopirkt tādās lielās pusotra litrīgās pudelēs. Latvijas alu vai porteris arī bija. Starp citu, porteri vispār nevar atrast, es labāk būtu portera alu nopirkts. Bet, toreiz viņš tā kā likās par normālu cenu, un tagad, nezinu, cenas ir sakāpušas debesīs. Tādā nopirku nefiltrētu Madonas alu. Paskatīsim, kāds šis tur ir. Rūkts, jā, gandrīz tā kā kādreiz porteris likās. Bet tumši ali, jā, ir rūkti ali laikam. Es neesmu neko liels alus cienītājs, ja dzeru, tad dzeru gaišo, vispār bezalkoholisko. Un tad vēl nopirku Bausku salu. Apskatīsim, kādreiz Bausku salas dikti kotējās. Mēs sutināsim ribiņus. Kazanā mums jāielej eļļa. Vērtīgu. Redziet, snieg iekšā. Vienvārdu sakot tā, eļļa mums jau būs gana karsta. Vienvārdu sakot, divās porcijās. Tāpēc apskatiem, lai būtu vienkārši mums brūnumī. Īsto korķi. Uzdevums būtu visu šo skaisto brūno apcirto gariņu salikt apakaļ. Nākošais mums jāpārlej gaļiņa ir ar alu. Tātad dodu nefiltrētu Madonas alu. Ja jūs zināt, kas par smaržu no tā alus pacēlās. Un Bauskas tumšo. Un lejam Bauskas tumšo alu. Jā. Un vēl čiplociņš, pašaudzēts čiplociņš, vesels čiplociņš sakapāts.
maltie pipari. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. 5 piparu maisījums. Saldās papriku pulveris. Mums būtu kāda garša, speciālisti iesaka ielikt sojas miesi. Sāļa tāda un vajag nostīrī akīmēci. Man paņēmās šitāda barbekju laikam mēce. Nu tā, gariņa gatava. Var padot kopā ar makaroniem, rīsiem vai kartupeļu biezputru. Mēs ar makaroniem, tiks uz gaisā. Tieši tā. Labu apetīti! Jep!